Nesen internetā redzēju rakstu, kur stāsta par to, ka šīs te morālais kroplis esot sūdzējies, ka pret viņu izturās necienīgi un ar nepatiku. Interesanti, kāpēc? Viņš uzskata, ka pret viņu vajadzētu izturēties cienīgi. Šīs te morālais kroplis par kaut kādām naudām piekrita piedalīties Covid afērā, izstrādāja noteikumus, kas ierobežoja cilvēku tiesības un pazemoja cilvēkus, piespiedu kārtā cilvēkus vakcinēja, no kā cilvēkiem radās veselības problēmas un dažādas blaknes, un daži cilvēki pat ir nomiruši. Tie cilvēki, kas atteicās šo visu ievērot, zaudēja darbu, un šādam te kroplim ir izbrīns, ka pret viņu tā izturās. Šim cilvēkam pēc kārtīgas izmeklēšanas vajadzētu būt cietumā ar mantas konfiskāciju, ko viņš ir ieguvis Covid afēras laikā. Ko tu par to domā? Komentē, dalies. Šiem cilvēkiem būs jāatbild par to, ko viņi bija nodarījuši. Lai visiem veicās!